Šajās Eiropas parlamenta telpās ir parādījies kārtējais Putina draugs. Šoreiz ne no labējām ekstrēmistiem vai no kreisajiem komunistu aprindām, bet no liberāļiem. Liberāļu līderis Guy Verhofstadts, bijušais, gandrīz 10 gadus bijušais Beļģijas premjerministrs un jau daudzus gadus Eiropas liberāļu līderis, teica, ka viņš iesaka Krievu valodai piešķirt oficiālo statusu Eiropas Savienībā, jo lūk, Baltijas valstīs ir daudz cilvēku, kas runā Krievu valodā. Es aicinātu liberāļus, un arī tiem, kas piedalās kā liberāļi, gan šī ēkā, kas pārstāv, teiksim, nebūtu ne liberālas partijas kā ZZS, un arī reģionu komitejā, kurā liberāļos ļoti daudz Latvijas pašvaldību vadītāju, pateikt stingru nē šim jautājumam, jo pretējā gadījumā atrodas šādi politiķi, kas iejaucās konkrētas Eiropas Savienības dalību valsts iekšējās lietās, jo tikai Latvijas valstī vai tikai Igaunijas valstī ir tiesības noteikt, kāda ir valsts valoda un viņas pilsoņiem. Galu galā mēs esam pietiekami toleranti šeit Latvijā un arī Igaunijā un nemācam un nevērtējam Beļģijas integrācijas sekmes, kas bija, teiksim, Guy Verhofstadta laikā, jo šeit daudz dzīvojušie Beļģijā, Briselē, arī latviešu pilsoņi, kas redz, cik daudz pretrunu šeit ir dažādi kopienu vidu un kur nu vēl ņemot vērā jauno imigrāciju un jaunos terorismu apdraudējumus. Un vēlos, protams, nomierināt Latvijas pilsoņus, nekādas juridiskas sekas nebūs šiem Guy Verhofstadta paziņojumam. Bet kas gan prasās? Prasās tas, lai Guy Verhofstadta partneri Latvijā, politiskās partnera organizācijas kā Latvijas attīstībai un arī ZZS, jo viņi atrodas vienā frakcijā gan Eiropas parlamentā, gan reģionu komitejā, stingru nostāju par šo jautājumu.